Lāsma vēlās studēt. Viņai par studijām jāmaksā, bet vecāki nespēja studijas pilnībā apmaksāt. Kur ņemt naudu? Ērikam par studijām nav jāmaksā, taču viņam vajadzīga nauda ikdienas tēriņiem. To var nopelnīt strādājot, taču tad cietīs mācības. Studentiem un viņu vecākiem jāzina, ka studenti var saņemt kredītus gan mācību maksas, gan studentu ikdienas tēriņu sekšanai. Es vēlos parunāt par studiju kredītiem. Par studiju jūs domājat studiju maksas sekšanai? Jā. Es vēlētos noskaidrot, kāda ir pieteikšanās kārtība studējošā kredītam. Filmā par studentu kredītiem uzzināsi, kas jādara, lai saņemtu studiju un studējošā kredītus. Lai pieteiktos kredītiem, gan studiju kredītam, gan studējošā kredītam, ir jāpiesakās tātad elektroniski šiem kredītiem. Kāds kredīts jums būs, studiju vai studējošā? Studējošā kredīts. Labi, man būs nepieciešami jūsu dokumenti. Kas ir galvotājs un kādēļ to pieprasa bankas? Galvotājs uzņemās tieši tādas pašas saistības kā jūs. Tas nozīmē, ja jums kontā nebūs tie 350, par kuriem runājām, tad automātiski nākamajā dienā šie 350 tiks noņemt no mammas konta nost. Ja? Tad mammai ar to arī jārēcinās, ka varētu būt kaut kas to viņas kontā varētu aiziet naudu par kredītu. Man tētis smējās no sākuma, kas būs tā, ka tu nevarēsi atmaksāt, tad droši vien vilks nost to naudu. Bet vecāki par bērniem rūpējās un viņš ļoti ātri piekrita. Kā ir ar atmaksu? Kad ir jāatmaksā? Kad jūs pabeidzat studijas, jūs nākat uz banku ar augstskolas diplomu. Mēs pieņemam augstskolas diplomu kopā ar iesniegumu. Pēc 1 gada sastādās maksājuma grafiks, un jūs sākat 10 gadu periodā atmaksāt šo te kredītu. Bet tāpat laikā, kamēr jūs mācaties, jums par šo kredītu ir jāmaksā procentu maksājumu. Jūs nemaksājat pamatsummu, bet procentus jūs maksājat. Es mierinu sevi ar domu, ka man ir pietiekami laba izglītība un kaut kāda mērķa dzīvē, ka tas man varētu nesagādāt problēmas. Ļoti pozitīvs fakts, tā teikt, ir, ka šis kredīts ir jāapmaksā tikai 1 gadu pēc visu studiju beigšanas. Uzzinās arī par to, kas ir kredīta procentu maksājumi un kad tie jāmaksā. Kredīta procentu maksājumi ir ikmēneša maksa par kredīta izmantošanu. Tie sastāv no mainīgās un nemainīgās daļas, kas ik pēc pusgada nedaudz mainās. Es aizmirsu kartē, kad man ir jāatstāj kartē nauda. Un šomēnes viņi novilka nevis no maniem to procentus, bet no mana galvotāja. Es ļoti ceru, ka tas nesabojāja manu kredītu vēsturi. Brīdī, kad noslēgsi līgumu par kādu no studentu kredītu saņemšanu, sāksies tava kredītu vēsture. Laba kredītu vēsture tev nākotnē būs ļoti svarīga. Ja tajā nebūs ierakstu par kavētiem maksājumiem, tev nākotnē būs viegli iegūt citus izdevīgus bankas pakalpojumus. Studenta kredīti sniedz tev iespējas iegūt zināšanas un prasmes turpmākajai dzīvei. Taču pirms ņem kredītu, kopā ar vecākiem izvērtē iespējas to atdot.